Labvakar, spēku mīlošie skatītāji, un esiet sveicināti otrajā superfināla dienā siltums jums Latvijas atklātajā spēkvīru čempionātā 2011. Tu esi pēc pirmās superfināla dienas līderis. Kāds ir sajūtas? Patīkams, bet izsalu priekšā ir. Pieci atlēti, es domāju, vēl līdz beigām cīnīsies par nodalgoto trīnieku. Tā kā nav tā kā akmenī iekalts skaidrs, kas un kā, pirmais, otrais, trešais? Nē, tev vēl daudz kas mainīsies, un daži kāps, daži kritīs lejā, tas būs interesanti. Bet tu neesi gatavs padoties? Cīņa līdz galam būs viennozīmīgi. It kā, nav varbūt tas daži vingrinājumi tie, kur vajadzētu, bet cīnīsies līdz galam. Kāda ir atmosfēra starp jums sportistiem šodien, otrajā superfināla dienā, kas ir īstenībā arī izšķirošā? Protams, jau savu konkurenci jau vienmēr pastāv katrās sacensībās, bet tas jau draudzīgi, protams, bet konkurence ir tāpatās. Tā kā nav tā, ka jūs kašķējaties un viens otram tur kaut ko tur gribat iegriezt, vai kā, viss ir draudzīgi? Pagaidām jau jā, neviena vēl nedraud. Kulaks nevicinām. Gan jau viss būs kārtībā arī līdz sacensību beigām. Kā vienmēr uzvar draudzīgi. Citreiz arī stiprākais. Skaidrs, paldies tev liels, Daini. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Lūkosim, kurš kļūs Latvijā 2011. gadā par cilvēku, kuram būs tituls Latvijas stiprākais cilvēks. Jā, konkurence milzīga. Sacensības ļoti aizraujošas, tiesneši jau kuro gadu vieni un tie paši Eduards Tarasovs un Ivars Kazeļņiks. Un šis ir kopvērtējums pirms otrās superfināla dienas. Artis Plīvda 3 punktu pārsvars pār Rolandu Fersteru, Dainis Zāģers 3. vietā, un turpat arī visi pārējie. Gluži tāpat kā raidījuma sākumā Artis Plīvda nokomentēja, tad par godalgoto trīnieku vismaz 5 dalībnieki sacentīsies. Un 6. vingrinājums, jā, tieši 6. vingrinājums otrās dienā. 320 kg smagums ir jāatrauj no zemes. Mašīnas svars kopējs, protams, ir daudz lielāks, bet šis svars, kuru ceļ dalībnieki no zemes, ir 320 kg. Apbrīnojami grūti, karstums, nogurums, pārbraucieni. Līdzīgi kā Tour de France dalībnieki ir gatavi cīņai. Un šī sezona Latvijas spēkvīriem ir, man liekas, viena no veiksmīgākajiem. Gan intrigas ziņā, gan skatītāju daudzums, gan mēs kļūstam populāri arī tādās pilsētās, kurās mēs agrāk nekad neesam bijuši. Un viena no tām ir tieši Limbaži. Pirmo reizi, un tieši Limbažos mēs uzzināsim šī gada stiprāko cilvēku. 2011. gadā tieši tā, un Ildars Sviķis pirmajā vingrinājumā paši redzēt, cik spēcīgs un nopietnis ir jau pirmais vingrinājums, kad tiek pacelta mašīna tikai vienu reizi. Pretendents uz godalgoto trīnieku. Negribētos varbūt komentēt pašā sākumā uz uzvaru, bet uz trīnieku jau noteikti Mareks Leitis, gluži kā katru gadu spēcīgāko vīru čempionātos viņš ir starp labākajiem. Bet kāda viņa plusu, kādu mīnusu otrajā dienā, jo pēc pirmās dienas Ventspilī, Mareks palika 6. vietā. Jā, Mareks mēģina, kā saka ļoti bieži televīzijas pārraidēs, par sporta pārraidēm sasmelt izlieto ūdeni, lai gan es domāju, nemaz tik daudz viņš neštakstījās, viņš darīja visu, ko vien var Ventspilī, bet konkurenti ir auguši un neviens tāpat dāvanas nedāvina spēku sacensībās, līdz ar to Mareks varbūt ir mazliet pārsteigts par rezultātu Ventspilī, bet nekas vēl nav zaudēts, kā teica arī Artis Plīvda pašā raidījuma sākumā. 5-6 dalībnieki ar vien vēl ir tīklotāji pēc šīm godalgām, un viss mainīsies, kā arī pieminēja Artis Plīvda. Kāds kritīs, kāds celsies uz augšu, un maza kļūda var ļoti dārgi maksāt, un to saprot arī Mareks Leitis. Līdz ar to katrs cēliens ir tik būtisks. Pagaidām viņš atkārto tikai labākā dalībnieka rezultātu 7 reizes, tikpat cik cēla Andris Leišaunieks. Kaut kā nākamais uz strīpas pagaidām līderis 2010. gada Latvijas spēcīgākais cilvēks Artis Plīvda. Nereiz neesam vien to teikuši, ka izcīnīt titulu, protams, ka nosacīti ir vieglāk nekā to nosargāt, un šogad uzdevums Artim Plīvdam ir tieši šis otrais uzdevums - nosargāt pagājušo gadu izcīnīto titulu. Pēc 5 vingrinājumiem pirmajā superfināla posmā Ventspilī viņš ir līderis, 3 punktus atpaliek Rolands Fersters, un vēl 4 punktus no viņa atpaliek Dainis Zāģers, un nereizi vien
sacensībās tieši Dainis Zāģers ir tas, kurš uzvalk, kurš grib apdzīt Arti Plīvdu un kuram Artim Plīvdam ir jāpierāda, ka tomēr viņš ir spēcīgāks. Nu, ko redzat, jau no pirmā vingrinājuma Artis ir ķēries versim pie ragiem un uzstāda jaunu rekordu šajā te mašīnas celšanā. Jau 10 reizes viņš to ir izdarījis. Vai būs arī 11. reize, un viņš saprot, ka šajā brīdī ir jādara. 11 reizes skatītāji, 1000, kas bija pulcējušies Limbažu estrādē, atbalsta un prasa vēl 12. reizi. Un Artis Plīvda to arī izdara. Nu ko, tūlīt paklausīsimies, kādas emocijas viņam ir pēc pirmā vingrinājuma. Tik daudz reizes pacēli. Tev ir kāda īpaša tehnika, kā to darīja Raimonds, mācīja tur puišiem vienu rociņu tā, otru savādāk. Tu kaut kā savādāk turi. Tev tā ir vieglāk? Tā ir preļu tehnika kaut kāda. Nē, trenījos vienkārši mēs tā strādā. Bet paldies maniem atbalstītājiem, Aivaram, Gunčam. Mamma jāgaida, drīz būs mamma. Māma vēl tikai brauc uz Limbažiem, bet, kad būs klāt, tad jau, protams, ka spēks vēl vairāk palielināsies. Nu ko, Didzis Zariņš, skatīsimies, kāds būs kopvērtējuma rezultāts, kurā vietā ierindosies Didzis Zariņš, kurš jau nevienu reizi regulārajos posmos ir pārsteidzis. Nevien mūs, nevien jūs skatītāji, bet arī visu spēka atlētu saimi. Jā, un ja tie, kas bija vērojuši, vai varbūt tie, kas nebija vērojuši, mēs pastāstīsim, ka iepriekšējā dienā Ventspilī Dīdzis startēja ar temperatūru un dzēra vēl antibiotikas, līdz ar to viņam daudz grūtāk, bet viņš nav tas, kas pametīs un necīnīsies. Viņš ir ieradies Limbažos, mamma jau bija klāt, mamma jau ir klāt, bet kamēr mamma vēl tikai brauc, un tas kļūst tāda ļoti interesanta lieta, kad spēku vīru ierodās ar mamām uz sacensībām, un droši vien tas dod papildus spēku. Un visādā ziņā Didzis, jūs paši varat vērot savos ekrānos, kā ir pārliecināts un ko prasa šī piepūle, bet viņš izdara 9 reizes Didzis Zariņš. Kā tu šodien jūties? Pēc pirmā vingrinājuma apmierināts, ka ieliku 2 ļoti spēcīgiem cilvēkiem. Jā. Bet kā ar slimību? Cerams, ka viņi jau ir ārā. Pēc šitā vingrinājuma droši ārā. Jā, te īsti izdzina. Nu ko, skatīsimies, kā veiksies pirmajā vingrinājumā Mārim Rozentālam, kurš pēc pirmā superfināla posma, pēc Ventspils dienas, ir 5. vietā kopvērtējumā un līdz līderim viņu šķir 8 punkti. Tātad jau no pirmās reizes viņam jāsāk, tā kā Didzis Zariņš teica, ielikt kādam no iepriekšējiem spēka vīriem un uzstādīt tādu tuvu līderim cienīgu rezultātu. Jā, Didzis Zariņš nebija melojis. Šajā vingrinājumā tiešām ne tikai slimību var izdzīt, bet es domāju, daudz arī spēki aiziet projām. Bet šis ir tikai 6. vingrinājums. Mums vēl priekšā 4 ļoti smagi un grūti vingrinājumi, kas mainīs šo izvietojumu spēku vīru tabulā ļoti daudz un dažādos veidos. Bet Māris saprot, ka 7 reizes neko viņam daudz nepalīdzēs. Vajag vēl. Viņš izpilda 8. Protams, viņš ir pārsteigts. Didzis Zariņš, būdams nedaudz slims, pat ir pacēlis 9 reizes, un Māris ir ļoti spēcīgs šajā vingrinājumā. Līdz ar to viņš vismaz mēģina konkurēt ar Didzis Zariņu, un arī nenormālu piepūli viņš veids 9. reizi. Domāju, ka Mārim būs grūti uzlabot šo rezultātu, bet rezultāts ir vēl iespējams uzlabot, jo laiks vēl ir atlicis, un, diemžēl, Māris apstājas uz 9 reizēm. Dainis Zāģeris arī, zināmā mērā, nedaudz pārsteigts par rezultātu pēc Ventspils posma, tikai 3. vieta. Viņš nav tas, kas arī tā ieradies šeit Limbažos un vienkārši tā, sanāks, nesanāks, nē. Dainim ir konkrēts mērķis. Viņš cīnās par Latvijas čempionu titulu. Šajā sezonā Dainis pirmo reizi ir vinnējis vienā atsevišķā posmā. Viņam pavisam nedaudz pietrūka starptautiskās sacensībās Arnoldā pasaules čempionātā. Amatieriem neiekļuva finālā, kur muļķīgi kļūda. Un šodien viņš mēģinās atkal pabiedēt varbūt pārējos un arī iegūt varbūt iespējams šo
pirmo lielo titulu savā karjerā. Nu, ko, sākotnēji viņam, protams, jau sākot no Limbažu posma, pirmā vingrinājuma ir jāmēģina uzlabot Arta Plivdas rezultāts vai vismaz Rolanda Ferstera rezultāts, kurš vēl sekos pēc kāda mirkļa, lai šī punktu starpība līdz līderim sadaldētos vai samazinātos pēc iespējas minimālāka. Nu, ko, tagad jau 10 reizes ir pacelts, viņš zina, ka Artis Plivda ir pacēlis 12 reizes. Skatieties, ko dara Dainis Zaģers, viņš neapstājās, viņš dosies līdz galam un mēģina. Un to arī izdara. 12. reize ir pacelt un nofiksēt. Nu, ko varbūt būs 13. reize? Laiks it kā vēl ir. Dainis Zaģers koncentrējās un ir apņēmības pilns tomēr pacelt vēlreiz šo Peugeot automašīnu. Nē, tomēr laika limita spēks ir izsmelti un 12 reizes atkārto viņš Arta Plivdas labāko rezultātu. Un Rolands Fersters, jā, nu, Rolands laikam ir kaut kāda trauma pēc Ventspils posma, jo viņš bija tomēr vicelīderis, bet tikai 3 reizes pirmajā vingrinājumā. Nu, droši vien ļoti stipri ietekmēs viņa atrašanos vietu pēc 6 vingrinājumiem. Ingus Kaktinieks, nu, jā, ļoti daudz mēs esam šajā sezonā runājuši par Ingus Kaktinieku smagajām traumām. Viņš ir atgriezies pēc 2 gadu pārtraukumu, kad katreiz viņam kāda ļoti smaga trauma patraucēja turpināt sacensības seriālu, bet šajā sezonā viņš ir nokļuvis līdz finālam un cīnās godam, jo pēc pirmās dienas Ingus ir 4. vietā, un šis vingrinājums viņam vienmēr ir ļoti veiksmīgi padevies. Vai tiešām viņš arī šodien spēs mest izaicinājumu mūsu diviem, tā teikt, flagmaņiem, Dainim Zaģerim un Artim Plivdam tieši šajā vingrinājumā? Nu, pagaidām ļoti veiksmīgi. 9 reizes ir pacelts un pavērojot, cik ļoti tehniski izpilda Ingus Kaktinieks šo vingrinājumu, ja citi spēki ir izmanto arī kājas šajā vingrinājumā, tad šeit tikai un vienīgi ar muguru tiek celta automašīna. Nu, viņam ir priekšrocība, viņš zina labākos rezultātus, viņš startē pēc visiem dalībniekiem un noslēdz šo sacensību vingrinājumu un mēģina 12. reize, jau 3 dalībniekiem, un Ingus saka, ka vairāk ne. Fantastiski. 3 dalībnieki ir uzrādījuši identisku rezultātu. 12 reizes. Un kāda sacensības spriedze jau pirmajā vingrinājumā. No ko Artis Plivda 12 reizes, Dainis Zaģeris 12 reizes un Ingus Kaktinieks 12 reizes. Tātad lūk arī visi šie pirmie 3 līderi pēc pirmā vingrinājuma, bet mēs atgādinām, ka kopvērtējuma punkti iet plusā pēc katra nākamā vingrinājuma. Tātad ļoti interesanti būs paskatīsies, kāds būs kopvērtējums jau pēc 6 vingrinājumiem, jo Latvijas čempions noskaidrosies 10 vingrinājumu summā. Jā, bet šeit ir rezultāti automašīnas vilkšanā no zemes. 3 līderi bija rezultāts un arī pārējie. Pagaidām Rolands Fersters ir diezgan, nepārliecinoši sācis 2. dienu, bet vēl ir 4 vingrinājumi. Un kāda ir situācija? Līderis joprojām Artis Plivda, Dainis Zaģers paceļas uz 2. vietu, Ingus Kaktinieks uz 3., bet pirmā posma vicelīderis Rolands Fersters atkrīt uz 5. vietu. Jā, un atgriežamies Limbažu estrādē. 7. vingrinājums triobēta stafete. Mama Latvija vairogs. Māte Latvija vairogs 185 kg smags, un viņš arī ir jāpārvieto tikai pēc tam, kad tiks noveltas 6 reizes šī 400 kg smagā riepa. Tā kā stafete, ticiet man, ļoti, ļoti grūta. Un atkal var pārvērst mūsu tabulu diezgan iespaidīgi. No ko Ildars Sviķis ķerās klāt kā pirmais dalībnieks šajā 2. vingrinājumā. Attiecīgi iepriekšējā vingrinājumā viņš palika pēdējais un automašīnu pacēla tikai 1 reizi. Un redzēt, laiks ir diezgan daudz jau pavadījis distancē, jau pusminūte, bet riepa ir tikai 5 reizes apvelta. Vēl 1 reizi jāpārveļ šī smagā riepa. Jā, viss kārtībā, Ildar var skriet tālāk un tagad ķeramies klāt vairogam. Tiešām ļoti, ļoti grūts un smags vingrinājums, un vairogs finišā ir jānoliek tā, lai nenokrīt. Protams, māmu Latviju ir jārūpējās un nedrīkst mēs zemē. Jā, un jāpalaiž ir rokas vaļā. Un, jā, diezgan bīstami to izdarīja Ildars Sviķis, bet veiksmīgi, ka vairogs stāv vietā, un tātad viņš ir uzrādījis šo latiņu, kuru vajadzēs pārspēt nākamajam dalībniekam. Rolands Fersters ir gatavs mesties atpakaļ cīņā par godalgotajām vietām 2011. gada kopvērtējumā, jo pirmajam vingrinājumam nedaudz neveiksmīgi ir nostartējis, bet šīs nelielās neveiksmes netraucē Rolandam turpināt cīņu par godalgām 2011. gada siltums jums kopvērtējumā Limbažos. Jā.
Nu, pagaidām tehniski nepārāk pārliecinoši izpildu pirmo vingrinājumu daļu stafetē. Riepas pārvietošana, jā, varbūt augums traucē vai kāds varbūt neliela trauma ir iegūta arī pirmajā vingrinājumā. Līdz ar to nevar saprast, kas notiek pašlaik ar Rolandu. Varbūt ir pārdedzis. Arī tā mēdz būt ar sportistiem, kuri pēc pirmās dienas ir veiksmīgi nostartējuši un liekas, ka nu jau gandrīz ir ar vienu kāju iekāpts uz goda pedestāla pakāpieniem, bet nervi neiztur un varbūt Rolands arī šajā ziņā neizturēja šo nervu spriedzi un varbūt nedaudz tiešām ir sadedzis. Bet līdzjutēji neļauj atbrīvoties nevienam no šodienas sacensību dalībniekiem. Tūkstoši Limbažu pilsētas iedzīvotāji, apkārtējo pilsētu iedzīvotāji un arī Limbažu pilsētas svētku ciemiņi atbalstā un grib uzzināt, kurš Latvijā kļūst par stiprāko cilvēku 2011. gadā. Un Rolandam tiešām šis rezultāts diezgan ilgs. Un ko saka mums kronometrs? 1 minūte 17:92. Bet, Rolands ir priecīgs, ka izdevās finišēt. Nu, ko, un kā nākamais ķersies klāt stafetes ragiem Māris Blumfelds. Jā, nu, pagaidām Māris Blumfelds, protams, ka godalgotajā trīniekā, pat godalgotajā sešiniekā nepretendē, jo viņš lielajā finālā faktiski atbrauc kā skatītājs, bet ņemot vērā Agra Kazeļņika, Likstas Ķibelis un nepiedalīšanos lielajā finālā, tad, protams, ka Mārim divreiz nevajadzēja teikt, ātri tika uzvilktas sporta kurpes un aiziet iekšā lielajā cīņā. Nu, pēc pirmās superfināla dienas viņš ir 12. vietā, līdz līderim atpaliek 35,5 punktus. Nu, bet šoreiz vairāk jau man liekas, ka Mārim tiešām ir sevi pierādīt un uzrādīt pēc iespējas labāku rezultātu, gatavojoties jau nākamajam 2012. gada čempionātam. Jā, Māris teica, viņam šodien ir jānostartē veiksmīgi visos vingrinājumos, un tad viņš gulsies uz operāciju galda zem skalpeļa un veiks operāciju. Šīs ir trofejas, par kurām tad šodien Limbažos 1000 skatītāju klātbūtnē cīnās mūsu labākie un spēcīgākie Latvijas spēkavīri. Jā, nestāv, jā, tagad ir novietota ļoti labi. Māris, gribēju uzdot tev šādu jautājumu. Nu, kas tev liek dzīties un nes tādus smagumus? Nu, kur tev tāds, man liekas, es gribu jūs nosaukt par nedaudz dūliem spēkavīriem. Kas tev dzinulis ir? Nu, ja es vienkārši kādreiz mašīnai ir riepas aplīst un jāskrien, nedrīkst kaut kur palikt. Trenējamies, mainīt riepas, nest un velt. Tāpēc tu izdomāji, nu, ja jau tu vari savai mašīnai nomainīt, kāpēc ne spēkvīros piedalīties, ja? Nu, protams, tā jau tā riepa. Tāda pat vien kā mašīnai ir. Un ar kādu mašīnu interesanti zināt, Māris Blumfelds pārvietojās. Iespējams, ka ar lielu kā traktoru, Johnny Deere vai kaut ko tādu, jā. Nu, katrs izvēlās kā grib, jā, bet, Mareks Jākapsons arī ir gatavs cīņai, jo šodien varbūt nedaudz veiksmīgāk vingrinājumi ir Limbažos, parocīgāki viņam. Un viņš, protams, grib uzlabot savu situāciju, ko vērtējam tabulā. Viņš cīnās varbūt tiešām ar šiem otrās tabulas daļas dalībniekiem. Viņiem ir savstarpēja cīņa, kur viņi grib pierādīt, ka tieši šajā sezonā es biju drusku spēcīgāks par tevi. Kā būs nākošajā, tas nav pagaidām zināms. Nu, to jau arī Dainis Zaģers pašā sākumā teica. Okay, viņi cīnās par pirmajām 3 vietām un viņš konkrēti cīnīsies par uzvaru. Bet pārējie visi, lai arī ir draugi, kā tu saki, katrs grib tomēr uz vienu pakāpienu pakāpties augstāk nekā draugs, konkurents un cīņas biedrs. Jā, un vairoks 185 kg. Ai, kā šūpojās vairoks. Bet ir veiksmīgi novietots uz podestā un arī rezultāts nav peļams. Oskars Brugemanis, visu sezonu viņam diezgan labi gāja. Viņš ir ļoti veiksmīgi startējis mums citā nedaudz sporta veidā kauniešu spēlēs, kļūdams par Eiropas vicečempionu. Un pirmā fināla diena bija ļoti neveiksmīga. Viņš sanervozējies, drusku bija Oskars, bet viņš bija cīnītājs. Viņš ieradās ar visu savu ģimenīti Limbažos un turpina cīņu Latvijas spēkavīru čempionāta finālā. Jā, un parasti stafešu skrējienos Oskars ir ļoti veiksmīgi startējis, un iespējams, ka arī šodien viņam veiksies dīri labi. Bet kāds būs viņa rezultāts, mēs uzzināsim burtiski pēc pāris sekundēm, kad Oskars būs novietojies šo ļoti smago vairogu uz podesta. Jā, kā es liecās, nav viegli 7. vingrinājums, kur katrs vingrinājums ir būtībā tāds, ka pietiktu ar vienu uz visu dienu. Nu ko, ir finišējis Oskars Brugemanis, rezultāts nav peļams, ļoti labs, zem 50 sekundēm, kā jau tu teici, protams, Oskars
kad ir stafetes, tad tiešām viņš piedalās kā stafetē. Vienalga, vai ar koferiem rokā, vai ar nešiem uz muguras, vai ar mucām rokā, vai ar vairogu rokā, viņš skrien. Nu ko, Andris Lešovnieks, jā, Andris Lešovnieks, es pat gribētu teikt, ka šogad ir tāda, neveiksmīga sezona viņam. Varbūt tik ļoti neizdevusies, kā varbūt viņš pats vai arī mēs no viņa esam gaidījuši, jo pēc pirmās fināla dienas Andris tikai 8. vietā pēc pirmā vingrinājuma, turpat 8. vietā, un augstāk pakāpties, protams, ka ir ļoti grūti, jo šie punkti starp 10., 9., 8., 7., 6. vietu ir ļoti, ļoti blīvi. Jā, bet Andris ir mēģinājis iegūt savu pašu labāko sportisko formu tieši šajā dienās, kad notiek sacensības gan Ventspilī, gan Limbažos, un to viņš apliecina šajā stāvētē. Fantastisks finišs, 43-28. Andri, izskaties, ka spēki ir atgriezušies. Es jau vispār esmu stiprs, viņa jau to nesaprotu. Jā, vienīgais, kad Andri ir jāpierāda arī rezultātos tas tavs stiprums, ne jau tikai tas, ka tu pasaki un tad dos tev tādus ieskaitas punktus, bet man ļoti patīk, ka tiešām, lai arī, kā jau mēs esam nevienu reizi teikuši, ir ļoti, ļoti daudz spēka iztērēt gan Ventspils dienā, gan jau šeit pēc 2 vingrinājumiem, bet tā humora sajūta un labais garastāvoklis, nepamet šos lielos milzeņus ne uz mirkli. Jā, un Mareks arī saprot, kad ir iespēja vēl aizķerties un pacīnīties, varbūt pat par pašu čempionu titulu. Līdz ar to Mareks skrien pilnīgi ar 185 kilogramiem un, fenomenāls lielmeistara rezultāts. 37 sekundes, šo latiņu būs grūti kādam pabīdīt drusku augstāk. Un Didzis Zariņš lēnām, bet izpilda vingrinājumu vienu pēc otras un ar katru reizi labāk un labāk. Kā nākamais Māris Rozentāls, turpat rezultāts ļoti blīvs, bet 45,84 sekundes. Pagaidām Mārim dod, pagaidām neteiksim, kuru vietu, to parādīs mums, protams, pagaidām sacensību un kopvērtējumu līderis Artis Plīvda. Ļoti raiti viņš veļ uz priekšu šo te lielo smago traktoru, smagās mašīnas riepu un saprot, ka nevar viņš nekādas vaļības atļauties, jo turpat uz papēžiem ir Dainis Zāģeris un nekur tālāk nav arī ne Ingus Kaktinieks, ne Māris Rozentāls. Rolandam Fersteram droši vien kā arī būs ko teikt kādā no nākamajiem vingrinājumam, bet tikmēr jau Artis Plīvda ir pieķēries lielajam vairogam un ar platiem soļiem dodas pretī finišam. Līderi rezultāti viņam neizdodas pārspēt, bet rezultāts, bišķiņ pa ātru atrāva rokas no šī te vairoga un acīm redzot kādas 2-3 sekundes arī uz to zaudēja. Jā, šīs kļūdas ļoti dārgi var maksāt Artim, jo, Dainis Zāģers ir tā kā tāds mednieks, viņam aiz muguras elpo, pakausī. Tikai 4 punkti, 4 vingrinājumi, un viņš katrā vingrinājumā kaut vai pa punktiņām atspēlēs. Būs ļoti līdzvērtīga cīņa tieši pēdējā vingrinājumā. Jā, Dainis Zāģers saprot, Arts ir pieļaus, nevar jau kļūdīt, varbūt var atspēlēt kādu punktiņu. Jā, un Dainis steidz pie šī vairoga, un 1000 skatītāji, pat atmuguriski Dainis sāk pirmos soļus. Un steidzās, varbūt drusku lēnāk iet nekā Artim Plīvdam, bet ko teiks chronometrs, kad būs atlaistas rokas un novietots. Jā, viņš ir pārspējis Arti Plīvdu, bet Ingus Kaktinieks atkal cīnās, bet kaut kas nav labi, jo, rezultāts nepārāk labs priekš Ingus, kurš diezgan veiksmīgi uzsāka. Un uzvarētais šajā vingrinājumā ar ļoti fantastisku rezultātu Mareks Leitis. Un kā veicās pārējiem dalībniekiem, otrā vieta Dainis Zāģers ir apsteidzis Arti Plīvdu, Andris Lešovnieks pakāpies uz 4. vietu, Māris Rozentāls un Didzis Zariņš. Un arī pārējie visi dalībnieki, Rolands Fersters, arī otrajā vingrinājumā nav viņa diena. Un kāda ir situācija? Artis Plīvda un tikai 3 punkti vairs atpaliek Dainis Zāģers. Māris Rozentāls ir pārvietojies uz 3. vietu, un arī Didzis Zariņš kāp. Rolands Fersters jau 7. vietā, Andris Lešovnieks tikai puspunktu aiz viņa. Un ļoti skaists vingrinājums, līvaus mucu mešana. 5 mucas no 20 līdz 26 kilogramiem. Un jāpārmēt pār 4,20 centimetru augstumā novietotu šo plato pārlikni. Ingus Kaktinieks, kaut kas ir noticis ar Ingusu, iespējams, ka varbūt pat neliela trauma. Un Māris Blumfelds, neticami, pirmo reizi, man liekas, karjerā viņš pārmet visas 5 mucas.
Un arī Ildars Sviķis tiek galā ar visām 5 mucām, nedaudz vairāk nekā pusminūtes laikā, bet, nu, Latvijas rekords. Jā, Kāds bija Latvijas rekordu uzstādīja Preļos, un, ja nemaldos, viņš bija kaut kur 20 sekundžu robežās. Jā, un ļoti veiksmīgi ir sācis šo vingrinājumu. Jā, un vingrinājumu pavisam vajag steigties, pavisam tuvu bija Mareks jauna rekordu uzstādīšanai, un abrīnojami viņš pārmet. Nebija speciāli vingrinājuši šim uzdevumam? Nē, es biju ļoti lēns. Tu biji ļoti lēns? Es biju lēns, es esmu daudz ātrāk. Es esmu ļoti noguris. Nu, tas tā varētu būt, ka ir noguris un, protams, ļoti paškritisks Mareks Jākapsons. Oskars Brugemanis tiek galā ar 3 mucām. Un kā nākamais Dīdzis Zariņš ķerās klāt ļoti pārliecinoši. Aizlido pirmā muca. Nu, vai tik pārliecinoši tiks galā arī otro? Nu, tur rezervi, man liekas, ir uz kaut kādiem 6 metriem, ka Latviņu varētu pacelt, bet, protams, ka katra nākamā muca ir pa 2 kilogramiem smagāk un vēl ar 2 mucām jātiek galā Dīdzim Zariņam. Ļoti labi. Labā tehnikā, labi pārripo pāri šai latiņai, un pēdējā vai būs dabūjuši pāri. To viņš izdara. Ļoti priecīgs ir Dīdzis Zariņš pirmo reizi savā karjerā. Pirmo reizi, nu, Mārim Rozentālam ļoti būtiski, ja šeit viņš daudz neatpaliks no pārējiem konkurentiem, kas nav tas veiksmīgais vingrinājums, viņam ir iespēja vēl pacīnīt. Un Andris Leišaunieks. Fantastiski, ko dara Andris Leišaunieks? Jā, viņš tiešām ir ļoti labā sportiskā formā tieši uz fināla dienām. Un kāds būs rezultāts? Izskatās, ka varētu būt jauns Latvijas rekords! 14,74. Ei, tas vīrs, kas tur stāv pie tās Latvijas, tas jau baigi niknis. Un viens bez matiem ar tur tāds staigā vēl. 2 viņi bez matiem. Es viņiem gribēju parādīt, ja, kur vējš ziemo. Jā. Spēkļus ir arī. Jā, spēka vīri ir ļoti labā garastāvokļa, un Andris tiešām uztur šo patiklisko gaisot. Un Latvijas rekordis kļūda ar Tim Plīvdam. Vai dieniņ, kas par kļūdu? Tas var fantastiski daudz punktus zaudēt, un jūs paši varat vērot Artas sejā, kāds ir viņa noskaņojums pēc šī vingrinājuma. Nu ko, Dainis Zāģeris vēl vairāk var pietuvoties Artim Plīvdam, un viņš fantastiski met. Nu kaut kas tāds nav noticis Latvijas spēka čempionāta finālos. Nu sacensības gaisotne ir vienkārši neaprakstāmā, un kāds ir rezultāts? Jauns Latvijas rekords arī Dainim Zāģerim. Nu, fantastiski, ka vienā vingrinājumā tiek laboti 2 Latvijas rekordi. Un jā, Arta kļūda, Mareka Leiša kļūda, Čaļi nesteidzies. Šoreiz gan būtu jāsaka, lēnāk brauks, tālāk tiks, bet nav jau kur lēnāk braukt. Jā, Artim Plīvdam katrā ziņā šī neveiksme, pareizāk sakot, Dainim Zāģerim Arta Plīvda neveiksme dod atkal iespēju pakāpties kādu punktu vēl sadedzināt līdz līderim. Jā, nu arī šī kļūda Marekam arī var dārgi maksāt. Ne Artis, ne Mareks. Tas tā varētu būt, ka alu no mucām nedzers ne Artis, ne Mareks, bet Dainis Zāģeris ar jaunu Latvijas rekordu un lielisku salto. Gandrīz uzvar šajā vingrinājumā. 2. Andris Leišaunieks, Artis Plīvda, 3. Mareks Jākapsons, Mareks Leitis un Dīdzis Zariņš. Bet, nu, protams, visi gaida kopvērtējumu tabulu. Kāda ir situācija jau pēc 8 vingrinājumiem? Vairs tikai 2 vingrinājumi ir mums priekšā palikuši, un Artis Plīvda 79 punkts. Dainis Zāģeris ir pavisam tuvu. Mareks Leitis 3. vietā. Jā, nu, sīva konkurence, un kas notiks, tas būs interesanti pavērot, jo šāds vingrinājums kā 4. arī nav bijis. 5 dažādi priekšmeti stafetē. Un pirmais ir mēģinājums uzlabot šo rezultātu. 2 hanteles un 3 baļķi. 2 hanteles un 3 baļķi. 125 kg baļķis no koka, 135 kg šī aksels, restais stienis, 135 kg smagais metāls, 72 kg smagā melnā hantele un 82 kg smagā dzeltenā hantelē. Jā, nu šeit tošiem organizētāji un sacensību tiesneši ir vienkārši nežēlīgi pret sacensību dalībniekiem, bet neaizmirsīsim, ka mēs šajā brīdī noskaidrojam 2011. gada tiešām Latvijas spēcīgāko cilvēku. Jā, ne tikai Ildaram, bet arī visiem pārējiem dalībniekiem ir spēki jau gandrīz izsīkuši, un Dīdzis Zariņš tiek ieskaita vai nē, neieskaita tiesneši šo vingrinājumu vai dienī.
Un tagad Mareks Leitis, viņš ir jau 3. vietā. Un tagad ir iespēja viņam nostiprināties un varbūt pat nedaudz atrauties no pāriem konkurentiem, kas dotu lielu pārliecību viņam pirms pēdējā vingrinājuma, kurā viņš ir ļoti spēcīgs akmeņu celšanā. Un 135 kg, ne 130 kg smagais, resnais stienis ir virs galvas pacels ļoti veiksmīgi, bet diezgan tā nometa nesmuki. Un arī šo baļķi, es domāju, ka būs soda sankcijas. Marekam tā brīdināja tiesneši, ka tā nedrīkst attiekties pret inventāru, jo vēl daudziem dalībniekiem jāstartē, un tas var sabojāt šo inventāru, un tad šis vingrinājums būtu jāceļ. Nu ko, vēl 2 disciplīnas ļoti pārliecinoši. Nu tiešām jūs paši redzat, ka visu šo smagumus virs galvas Mareks ceļ ar plecu spēku, bet kāds būs tiesnešu verdikts? Pagaidām mēs šito varam tikai ripināt. Mēs varam varbūt uz Ventspilsnu paņemt līdzi. Mēs viņu varam sazāģēt. Kas ir noticis ar Mareku? Inventāru salauzt, sazāģēt un negrib skatīties vairāk. Tikmēr Mareks Jāgapsons tiek galā ar 2 smagumiem, bet priekšā mums ir saldais ēdiens. Jā, nu nevar iedomāties, kas darās galvā pēc iepriekšējā vingrinājuma Artim Plīvdam, ka šī liktenīgā kļūda dod iespēju Dainim par vēl 1 punktu pietuvoties viņam kopvērtējumā, un tagad jādara viss iespējamais un neiespējamais, un kārtīgi līdz galam, akurāti, attiecoties pret inventāru, jānofinišē šajā te disciplīnā. Jā, un skatītāji tūkstoši ir uzmundrīnā, jo tāda spriedze nav redzēta varbūt Limbažu estrādēs gadiem, kad sportisti centimetrs centimetrā, sekunde sekundē cīnās par šo ļoti grūti iegūstamo titulu Latvijas spēkvīrs 2011. Ļoti veiksmīgi nostartē Artis Plīvda, kas būtībā, es domāju, viņš ļoti vaidījās tieši no šī vingrinājuma, kurš bija 9. Tikai pavisam nedaudz ir palicis, jo akmeņos viņš ir Latvijas rekordists. No ko? Ļoti labs rezultāts Artim Plīvdam. Sakiet rezultātu, Artim. Rezultāts Artim. Ar tevi ir labākais. 3-6-8-2. Artim, šis vingrinājums revanš mucām? Es zināju, ka Dainis šo vingrinājumu vinnēs. Es gāju uz otru rezultātu. Cīņa līdz beigām akmeņos. Viss izšķirsies. Ļoti nopietni šajā brīdī ir Artis Plīvda, un viņš saprot, šobrīd viņš saprot, ka mucu mešana var izšķirt tiešām, kurš stāvēs uz Latvijas čempiona pirmā pakāpiena. Nu, ļoti pārliecinoši prognozēja, ka Dainis Zaģers šajā vingrinājumā vinnēs, un viņš gāja uz otro vietu. Vai tiešām Dainis ir tik spēcīgs visās šajās smaguma celšanās? No pagaidām nevienam no dalībniekiem nav izdevies pacelt visus, bet no Dainim arī var tiesneši uzlikt kādu sodu. Kā jau tikko teicu, nevienam no dalībniekiem nav izdevies pacelt visus 5 priekšmetus. Nu, varbūt Dainis būs pirmais. Nu, diezgan bīstam taktika Dainis ir izvēlējies. Nesteidzoties, ja viņš nepaceļ 5, viņš var zaudēt gan titulu, gan visu šajā vingrinājumā. Vai tiešām viņam ir tik stipra psiholoģiskā noturība un pārliecība par saviem spēkiem? Šajā brīdī viņš ķerās klāt Hantelei, ko neviens dalībnieks nav cēlis pirms tam. 1000 ceļās kājās un Dainis Zaģeris ceļ, un viņš paceļ, pasakās paldies visiem skatītājiem. Un šajā brīdī viņš ir to pierādījis, ka viņš ir gatavs titulam, un viss izšķirsies akmeņos, kā teica Artis Plīvda. Nu, kā jūs redzējāt, uzvaru šajā disciplīnā izcīna Dainis Zaģers, 2. Artis Plīvda, Mareks Leitis, Oskars Brugemanis, Māris Rozentāls un Dīdzis Zariņš. Rolands Fersters, acīm redzot, par godalgoto trīnieku jau ir aizmirsis. Un situācija pirms akmeņiem. Pilnīgi identiski rezultāti. Artis Plīvda un Dainis Zaģers. Mareks Leitis nedaudz atrās, Māris Rozentāls. Dīdzis Zariņš jau 5. vietā un Andris Leišanieks arī pakāpies uz 6. vietu. Bet pirms fināla nedaudz atpūšamies. Aicinu ievilkt visus kārtīgu un dziļu pacietības elpu, un burtiski pēc dažām minūtēm mēs noskaidrosim 2011. gada Latvijas spēcīgākā cilvēka vārdu. Artis Plīvda, Dainis Zaģeris, varbūt Mareks Leitis. Jā, bet siltums jums čempionāta noslēgumā ir siltums jums akmeņu celšana. Tieši ģenerāla sponsora vingrinājums izšķirs, kurš būs čempions. Dalībnieki gandrīz vai ir bez spēka jau 10. vingrinājums,
2 dienas. Ventspils un Limbaži skatītāji 1000 atbalstīti. Cīnās līdz pēdējiem spēka izsīkumam un grib pierādīt, kādas vietas vairs nav gandrīz būtiski. Arī Rolands Fersters izpilda, neskatoties varbūt uz to, ka ir traumēta kāja un bija iespēja pacīnīties par godaugu, viņš godām finišē. Un Andris Leišaunieks daļ šiem akmeņiem tiešām varbūt šogad sezonu noslēdz nepārāk veiksmīgi. Nu ko, Dīdzis Zariņš pirms pēdējā vingrinājuma apsteidz Andru Leišaunieku par 1,5 punktu. Andris Leišaunieks pacēla 3 akmeņus. Ja Dīdzis paceļ 4 akmeņus, jau ir pakāpies vai ir nosargājis savu vietu, bet nu vai tiks līdz Mārim rezultātam, Māra Rozentāla rezultātam līdz 4. vietai, nu to mums būs jāskatās tieši pēc Māra Rozentāla finiša, un viņu starpība ir 3,5 punkti. 4. akmens ir augšā, nu ko, vai pēdējā posmā Dīdzis Zariņš pacels to, ko viņš ir izdarījis arī kādā no iepriekšējiem posmiem. Visa tauta stāv kājās, aplaudē un uzmundrina Dīdzi, un Dīdzis pierāda to, ka viņš ir cienīgs būt 5 akmeņu kluba biedrs. Dīdzi, sezona beigusies! Kā esi apmierināts ar savu sniegumu? Par sezonu vai par šodienu? Par sezonu kopumā un arī par šodienu. Sezona ir vienkārši labāk vairs nevarēja būt. Jo daudz teica, es jau esmu pārāk augstu uzlicis, lai ka tik nesanāk tā, kad depresija uznāk, es esmu nokritis bišķi zemāk. Tādā veidā. Bet apmierināts esmu pa visiem 100%. Un tagad pēc čempionātu, ko darīsi? Atpūtīšos. Diez vai iznāks atpūsties, jo mums vēl ir, protams, ļoti svarīgs sacensības. Mums ir pāru čempionāts, Latvijas atklātais pāru čempionāts, bet tikmēr trauma ir degusi nedaudz no labi nostartētājiem Mārim Rozentālam. Un no 3 dalībnieki mēs tuvojamies super finālām. Mareks Leitis ievada šo fantastisko cīņas sākumu. Pirms 2 dalībnieki ķersies klāt šiem 5 akmeņiem. 120, 140, 160, 180 un 180. Un visi dalībnieki jau kā ierasts Limbažos 1000 ceļās kājās, kad dalībnieki ķerās klāt 5. akmeņiem 180 kg mūzikas pavadībā. Aplausi un cīņa par Latvijas godaugām 2011. gadā ir noslēgusies arī Marekam Leitim. Kas varbūt bija tas, kas tev varbūt patraucēja labāk, varbūt nostartēt pirmajā dienā Ventspilī? Varbūt nogurums, ļoti garš gads bija. Varbūt arī neveicās. Vakar. Viss jau iekšā bija sekundē, pussekundēs. Bet tu būtībā biji gatavs cīņai ar tiem 2 dalībniekiem, kas aiz tevis startēja ar Arti Plīvdu un Dainu Zāģeri? Vienmēr jābūt gatavam cīņai. Ja neesi gatavs, tad mājās esmu. Zelta vārdi Mareka Leiša izpildījumā. Nu ko, dāmas un kungi, visa uzmanība! Vienāds punktu skaits pirms pēdējiem 5 akmeņiem. Artis Plīvda uzsāk šo cīņu. Dainis Zāģeris zinās viņa rezultātu, un viņam it kā ir viens trumpis rokā, bet vai viņš to izmantos, to mēs redzēsim. Nu ko, skatāmies, sekojam līdzi, kā veicās Artim Plīvdam, redzēt, ka viņš saprot, ka viņam ir jāmēģina darīt viss iespējamais un neiespējamais, lai netiek Dainis Zāģeris līdzi viņa rezultātam. 4. akmenis tiek pacelts, laiks iet uz priekšu, tūlīt jau 20 sekundes būs pavadītas distancē, un vēl pēdējais akmenis Artim Plīvdam. Grūti nāk uz ceļiem, ceļās augšā, atbalsts ir un ir fiksēts viņa rezultāts. Arti, vai tev izdevās? Nē. Ko Dainis parādīs tev? Jā, no Artis pārzīvo nelielu kļūdu, un šajā brīdī, skatītāji, jūs arī varat celties savās mājās pie televizoriem kājās. Izšķirās Latvijas spēkvīru čempionu tituls. Dainis ir cēlis ātrāk par 27 sekundēm akmeņus. Viņš saprot, ka tagad viņam ir visas kārtas rokās, un kļūda Dainim Zāģerim uz 4. akmeņa. Jā, Izskatās, ka cīņa ir galā. 1000 cilvēku Limbažos, varbūt arī 1000 cilvēku droši vien ir pie ekrāna Dainis Zāģeri. Tik tuvu viņš bija pirmajam titulam, jo pagaidām viņam nav bijis Latvijas čempionu tituls. Artis Plīvda izskatās, ka ir nosargājis Latvijas čempionu titulu un kļūst par 2-kārtēju Latvijas spēkvīru čempionu. Artis Plīvda, siltums jums spēkvīru čempionāta uzvarētājs 2011. gadā. Nu, Daini, vai tas uztraukums šoreiz bija tas vainīgais? Var jau būt.
Varētu būt uztraukums. Liels prieks. Tomēr Latvijas čempionāts. Latvijas čempionāta tituls izšķīrās. To nebeigs startēt? Protams, ka ne. Šitas čempionāts dos man vēl lielāku stimulu strādāt. Pirms šī vingrinājuma man teica, ka tu tā kā jau domā par to, ka tas pienākās Dainim, bet redzi, kļūda, kas bija par vainu Dainim vai tev bija par vainu? Dainis kļūdījās. Viņš lekopostiem neuzlika uz akmeņiem. Tā bija tā liktenīgā kļūda. Es domāju, ka jā, jo karsts laiks ir līme, jo pārējai daudz uzliek, viņš slīd ārā vienkārši. Nu ko, šī liktenīgā kļūda Artim Plīvdam ļauj nosargāt savu čempionu titulu. Un rezultāts šajā vingrinājumā. Artis Plīvda uzvada Digis Zariņš 2. vietā, Mareks Leitis 3. Dainis Zaļers tikai 4. vietā. Neskatoties to, ka ļoti ātri sacēla 4 akmeņus, Rolands Fersters ierastajā 7. vietā. Un kopvērtējums Latvijas čempionātām. Artis Plīvda čempions Dainis Zaļers 2. vietā, Mareks Leitis 3. Mārs Rozentāls par puspunktu apsteidz Digis Zariņu un Rolands Fersters 7. vietā. Protams, visiem dalībniekiem, atbalstītājiem milzīgi lielais paldies! Nu ko, mēs sveicam Arti Plīvdu ar 2. Latvijas spēka vīru čempionu titulu. Un Mareks Leitis, manuprāt, ka viņš gāja uz šo bronzu, gāja pēc šī 3. lielākā kausiņa. Mareks Leitis 2010. gada bronzas ieguvējs un Dainis Zaļeris. Paldies Dainim tiešām par kolosālo sezonu, par kolosālo finālu. Manuprāt, ka daudziem no jums vienkārši zosāda sametās no šīs spriedzes, no azarta, no visa tā, ko šogad mums rādīja un parādīja visi Latvijas spēcīgākie cilvēki. Paldies ar jums kopā Raimonds Bergmanis un Armands Simpsons.